pastāsti varbūt kā tu nokļuvi līdz projektam? Kā tas tā gadījās, ka tu atnāci uz projektu? Jā, vispār es teikšu godīgi, es neko iepriekš nebiju dzirdējis par šo te projektu. Es nejauši Facebookā redzēju, ka mana draudzene Rīgā ir izgājusi bez maksas kaut kādus datorkursus, kaut ko tam līdzīgu. Un es viņai vienkārši privāti pajautāju, kas tas ir, ko tu esi izgājusi. Viņa man teica, tas ir tāds projekts, tavā vietā visu samaksā, un tu ej un visu skaties un mācies ar viņiem. Un man bija tāds, wow, un es domāju, ja būs Jūrmalā, es arī paskatīšos, ja nebūs, tad es neiešu. Un kaut kā tuvāk pilsētai, tuvāk mājvietai jāmeklē. Un es ierakstīju Googlē vienkārši proti un dari Jūrmalā, man uzreiz izmeta jūsu ēpastu, un uz ēpastu es arī rakstīju, un tad jau tā komunikācija mums izveidojās. Jā, kā tev bija tā sajūta, kad tev piezvanīja, tev uzaicināja uz interviju, kā tas bija? Bija, protams, jebkuru interviju, jebkuru tikšanos, kur tev ir jāiet un kur tu nekad neesi bijis, ir tas iekšējais satraukums, tā neziņa, bet par cik es dzīvē eju vienmēr, kur piedāvājums, tur es mēģinu kaut kā iet pat tad, ja ir bail, un es to arī aicinu, ja ir bail, tad noteikti ir jāiet, ir jāizmanto. Tā arī es ar šo saspringumu, ar šo nezinu, kā būs, arī gāju un satiku jūs. Jā, un kā bija? Labi. Uzreiz izveidojās komunikācija. Es neatminos, ar ko man bija pirmā tikšanās. Uzreiz izveidojās ļoti forša komunikācija, tad mēs uzreiz domājām, jo man tie virzieni, kur es gribēju lekt, bija dažādi. Pirmais, ko mēs izlēmām, ir karjeras konsultācija, lai varbūt saprastu ar to, varbūt tur man kaut kādu stabilitāti iemetīs. Jā, tā bija tā, ka tu gribēji ļoti daudz visu kaut ko. Jā. Un ko tu vispār projektā, ko tu darīji? Tu vari atceries vēl? Tas jau bija kaut kāds laiks atpakaļ. Laiks ir pagājis. Tāds spilgtākais, ko es darīju, bija iemācījos, To arī es pielietoju ikdienā, tas ir tas, ko es daru. Izgāju sabiedriskās attiecības, izgāju sociālo mēdīju menedžmentu. Daudz noderīgi, ko es tiešām tagad arī dzīvē izmantoju. Un ko tu vispār, tu tos kursus gāji, bija arī brīvprātīgais darbs? Nē, brīvprātīgais, par cik man ir meita, tad īsti man nesavienojās tie laiki. Pa mežu mums bija pastaiga, aprunāšanās, ģenerējām idejas, ko mēs varētu tālāk, kādu biznesu attīstīt, Līdz tam mēs esam nonākuši, jā. Un tad, ko tu dari tagad? Kas ir tas, ko tu projektā apgūti tos sociālos tīklus, tur viss biznes, un kas ir tas, ko tu tagad tev ir pagājuši cik ilgs laiks kopš projekta? Tas ir labs jautājums. Es pat gads? Nav gads? Vairāk. Gads līdz 2, kaut kāds tās periods ir pagājis. Principā uzreiz pēc izejot kursus es tāpat darbojos ar matiem, pieaudzēju citiem šos krāsainos matus. Bija tas, ar ko es sāku. Un pēc tam jau es sāku izmantot šo te sociālos mēdījus, vairāk montēt video, fotografēt. Un tagad esmu jaunatnes darbiniece Jūrmalas jaunas iniciatīvu centrā, kur arī man atbildība ir sociālie mēdīji. Lieku tur visu informāciju. Un arī šeit tā informācija, ko es šeit lieku, ir tas, ko es iegūšu šajos kursos, lai saprastu, kā pareizāk, kā noformēt. Tas viss ir tā kā praksīte tagad vienkārši aiziet. Salicies pēc kārtas. Jā. Un kāds būtu tavu ieteikums tagad, piemēram, iedomājies šo video, skatās kāds jaunietis savā istabā, telefonā vai datorā, un viņš arī nestrādā un nemācās un sēž mājās. Ko tu ieteiktu? Kāds būtu tavs? Nebaidīties. Tiešām nebaidīties un iet pat, ja iekšā ir tā baila, ko tad es tur? Manuprāt, lielākais ir, kāpēc viņi baidās, kāpēc jūs baidaties, ir tas, ka tev tikai grāmatvedība būs, te jau tikai uzņēmums, te jau tikai tāds, bet te ir iespējas, ir plašas, gribi tetuvēt, nāc, iemācīsim tevi tetuvēt. Tas, ka te ir plaši tie vārti, vienkārši varbūt neapzinās. Tā kā vajag nākt, nebaidīties, un es zinu, ka sanāks. Jā, vajag piezvanīt. Vai uzrakstīt ēpastu. Vai WhatsApp. Vai WhatsAppā. Jā.